Te ir presa. Es jau stāstīju, ka te kaut kāda ķibela bija, ko mēs taisījām. Redziet? Varēs redzēt, nevarēs redzēt. Iekšā iktīgi redzēt. Īsumā par šito presi, es jau presējot, man te jau teica, ka ir ķibeles un tā, un šitā neiet, un tā, un es aizmirstu. Te bija tā mikroshēma, kas bija. Viņa ir tāda pati šitāda, uz 3 kājām, bet viņa bija atlūzus, un šitais arī atlūzus. Un visu laiku tas kontakts zuda. Tagad es viņu pielodēju. Šitā ten no apakšrauk tie 3 un tie 2 foršie punktiņi. Tas ir dzesētājs laikam viņam. Un tagad jāsaliek vadi apakaļ. Cerams, kad man viss sapusēs, man te baigās schēma savējāji. Nezinu, kā izdosies. Un it kā atzīmē tā, lai zina, lai atcerās, lai viss izdodās, bet nu, skatīsimies. Vai izdosies vai ne, vai turpināsies vai ne. Jo cilvēks zvanīja un teica, ka viņam esot vienīgā iespēja, un es nezinu, nu, tiešām nav presa vienīgie, šitāds laiks ir, tad jā, katrs presē sev un vāc sev zāli, un nu, citam neies darīt, ja sev vajag izdarīt, un ne, es jau to pašu saprotu. Un viss, nu, tad turpinam, salikšu visādas palīgi ierītes. Ar vienu lodētāju negāja, tad paņēma jaunu, tur aizgāja, tas tāds spicāks bija. Jo šitie te, kad tu bāzi viņu iekšā, te tie caurumiņi, redzies šitos caurumiņus. Viņi ir baigi grūti iztīrīt. Nu, tā kā man Sandis zvanīja vai nevar salodēt, bet viņš ir darbā. Viņš teica, viņam ir tāda atsūcēja noteikti, kad paņem atsūc. Es tagad beigās paņēmu ar šito. Gaisu, sakarsēju un izpūtu. Tā arī izdevās. Nu redzēs, kā man te viss sanāks līdz galam. Bet labi, turpinam. Tagad man tāds... Man negribējās filmēt, jo pašam tad nervu gāja postā un nekas neizdodās. Nevar atlodēt un visādi sanāca. Un tad zvanās viens, zvanās otrs un izsit no līdzsvara. Bet tagad es esmu priecīgs, man izdevās, un cerams, ka viss tas, nu, tā ir tā vaina. Un ja šitā ir tā vaina, tad, nu, es domāju, ka tas ir labi. Nu, redzēsim. Kā jau es teicu, tā presa ļoti, ļoti, ļoti dārga. Un ja šitā, nezinu, cik šitā schēma arī noteikti 2000 maksā. Ja tagad man viss ies, superīgi būs. Vienīgi, kad... Kā iztaisīt, ka viņš tāds amardzējošāks būtu. Viņam jau ir šitās gumijas, kā jau es toreiz rādīju, bet viņam tāds sitiens, kamēr viņš to nosit, to sietu, tas ir traks. Cerams, ka man siets arī pietiks. Bet labi ir, es tagad pēc savas schēmas likšu vārdus apakaļ. Davai, čau. Ko sastēlēju? Kaut kādu kļūdu parādīja, 4,5 volti. Tad atradu vienu vādu, kas bija gandrīz pušu, bet varbūt arī bija pušu. To salodēju, ten tā iekšā no lielā vada nāk sarkanais. Tad, kad salodēju, parādīja 0,1 kaut kādu vatu zudumu. Nu, nezinu, braukšu skatīties, cilvēks nervozē. Gribās jau ar, lai cilvēkam visi kārtībā palīdzēt. Vēl joprojām šitos viņi parāda, ka ir ciet, bet kas tad
Kas tad skaita šitos? Jo man skaitītājs neiet, būs manuāli jāskait laikam. Vai kāds vats varbūt ir pārgraužts. Redz, šitie te nu vadi, šitie. Nu labi, brauks provēt. Un tad jau manīsim, kā būs. Taisīsim ciet, brauksim vai zinu, varbūt, ka vēl kaut kas jātais tā jau. Tā jau neko neizdarīs, ja kaut ko zīlēs. Tāpēc zvanīja, lai prasīja, vai var sākt provēt. Teica, ka lai brauc, viss kārtībā. Es maucu. Līdz nākušiem piedzīvojumiem. Pirmais bija čakarēšanos, jo sieta atkal nedabūja pavilkt. Jo, ka es slodēju, tur kaut kas citādāk bija, viņš nocitās garažā jau vienā, stāvlīja vienā vietā. Un tad es domāju, ka tā bija tā vaina, bet labi ir. Tagad es satinies un pat ruļus skaitu, kā redzat. Tagad man rāda un tūlīt pīkstēs, ka es nepareizi braucu, bet to es gribēju parādīt, kad šitais skaistais lauks jāsvalē un vēl tur pēc tam. Un gribu parādīt, iet vai neiet. Bet liekas, ka būs labi. Ka tā tāda vilts trauks man bija pa kaut kādu 0,1 spriegumu. Man jābūt kaut kur ir vados, bet nav laika čakarēties. Kad cilvēkam vajag un nāk lietas virsū, tad ir jādara. Tā kaut kā tūlīt paskatīsimies, vai viss notiek. Tūlīt brīdinājums ir. Un pēc tam skatīsimies, vai satin. Kaut kā tā. Cerams, ka nebūs pēc siet jāskrien, jo es jau neskriešu pakaļ. Siets, cerams, ka pietiks. Skatīsimies. Aizgāja, tad jau būs labi. Palaidīs ārā, 3,9 jānocērt, nocērt. Palaiž ārā. Apstīsimies, vai skaita tālāk. Jā, skaita arī. Tā tad visi kārtībā. Pagaidām. Davai turpinam. Tikai uzvars, kā saldinieks Aleks saka. Uzreiz ir cits smaids acīs, ne? Acīs un sejā. Protams, ka ir prieks. Davai. Vēl ko gribēju parādīt, ka ļoti lēni jābrauc. Viņš knapi ņem pretī, jo vāls ir tiešām burvīgs. Nav nemaz ilgi, ka rūlis ir gatavs. Tādiem laukiem ir prieks braukt, nav jēga nemaz kratīties. Lēni braucot jau arī nekratās. Bet tiešām skaisti. Cik tad ir metri pabraukt un redzēsim, cik šitā tad. Viņš jau baigi stingri saprisē. Es, ka tā izciet, tad es paturu, es parādīšu, kā tas notiek. Paturu un tad viņš iespriegojās ļoti daudz ar atspērēm. Tagad arī, te ir tāds platums, ka te jau nevar saprast, kā braukt. Ja es jau visu platumu, tad nevar paņemties, brauc vienā sānā. Es noņemu gāzi, tad, kad viņš sāk tīt, lai viņam ir vieglāk aizķert. Kaut kā tās, tūlīt parādīšu, ka es viņu izlaidīšu. Un tad ar cilindriem viņu vēl iespriego ar atspērēm. Šitā es viņu izlaidīšu tagad ārā. Redziet, kā tā skaliņa, kā šitā skali iet. Tad, kad viņš ir aiztaisīts, redzīt? Viņš ir aiztaisīts. Paliek 50, bet es viņu iespriegošu vēl. Un tagad viņš ir iespriegots un rulli taisa ļoti stingri uz priekšu. Pagaidām
jānošpļā pa kreiso plecu, bet netiks logu tīrīt. Bet pagaidām iet super. Tā lai turpinās. Skaita iet, lēnām tikai jānogāzē, lai sāk tīt rulli. Nu, sāk paķert to sietu, bet tā viss kārtībā. Aiziet turpināt. Man kaut kā liekas, ka viņš kaut ko ir nopētījis. Būtu jau forši, ka viņš kaut ko izcēla. Jūt, ka tur kaut kas kustās. Nu, davai, cel ārā. Tā, lai mēs redzam. Nu. Sasodīt. Esmu te jau tagad 3. lauciņā, tas ir ļoti maziņš lauciņš, bet ļoti biezs siens. Ir jau 57 ruļi, taisās 58. Stārķi lido un dabu un ēdamo. Un man stiklu netīrīšu, es tikai tā pagaidām iet spīdoši. Tagad tikai galvenais kreņķis, ka nepietrūkst sietas. Tad dabūt kādiem kaimiņiem zvanīt, paprasīt, lai aizdod rīt, dabūt braukt nopirkt jaunu rulli, bet varbūt arī, ka pietiks. To es īsti nezinu. Ir 876 metri jau izgājuši šodien. Jau uzspied uz nullēm. Kaut kā tā. Viss iet, viss kūp. Un notiek. Tā kaut kā. Tas būs pilns. Atkal taisās, es tik noņemu gāzi, lai viņš normāli aizķer. Un tad jau viss ir kārtībā, viņš aizķerās. Un sāk skaitīties metri. Reizes tās ir tā. 2,9 reizes viņš aptinās man. 3,9, kurš tur mūli. Kaut kā tā. Tad sākums, tad vēl aiz šitās mājas. Kaut kāds viens apels laikam, un tad pie viņa vecās mājas, tur, ko dēls dzīvo. Labi, turpinām. Nu ko, kāds laiks ir pagājis. 74 ruļi, 75 tulīt taisīs. Pēdējais lauks, 2 strīpiņas. Vēl 2 ruļi būs apmēram. Būs laikam izturējis un sietas arī laikam pieticis. Viss būs kārtībā. Man ļoti patīk, kad ir izdarīts, ir sataisīts, presīt iet. Rokas priekšā. Presi iet. Ruļi rulējās, cieti skaisti labi, smagi. Un kaut kā tā. Neviens oligārhs ir pielikts pie darba, skatos. Gadā vienreiz kaut ko tomēr izdarbt, nesēž tikai pieturā. Bet kaut kā tā. Aizbrauksim, uztaisīs noslēgumu video kaut kur citur. Putinās, man jau nepatīk, ka puti cilvēkiem virsū, bet paši viņi grib, lai te sapresē, nu ko es tur varu darīt, tas ir jāpacieš. Un, nu, ja vakars varēs iet arī dīķī vai dušā mazgāties tālāk, tur jau nav ko. 1150 metri jau siets ir iztērēts, nezinu, man jau liekas, ka viņš ies uz beigām, bet nu to mēs redzēsim. Kaut kā tā. Daudz maz iztīrīts, rokas nobērsts, jānomazgā un ģīmes netīrs. Tā tas ir pēc tīrīšanas. Nu ko, saprasēts ir.
Tagad bišķi aiztīja. Varbūt vēl vajadzēs kaimiņam prasēt, vai nevajadzēs. Iztīrīs, ja ne, pēc tam paņems ar kompresoru, izpūtīs, atvedīs garāku šļūteni. Kaut kā tā. Pastīsimies, cik vēl palika. Te rullī bišķi vēl ir, bet tas arī jāpiepērk laikam klāt. Kāds rezumē te? Rezumē te. Nu redz forši, redzēja, kā eļojās pats. Kā viņa aiztais ciet. Vaļā tā, šitais čč. Un viens spiediens uz katru šito vietu. Uz katru ķēdrauku ir otrā malā. Te noteikti prasās. Jau pat ir. Ķēde ceļojās, viss ir kārtībā. Šitais arī izturēja. Kaut kas tur vienalga nebija, bet vairāk kļūdas nemet ārā, kā aizbrauc uz lauku. Tā tad viss ir kārtībā. Labi, tīrīšu un stumšu iekšā. Un ja šitā beidzās, tad tā kā iepriekšējā presēšanas epizodē teica, kad jāsalodē tā schēma. Schēma salodēja atrada vēl vienu vadiņu, kas bija pušu vai daļēji pušu, bet komps parādīja kaut vai 4,5 voltu zudumu. Un pēc tam, kad salodēja, tad parādīja 0,1 un kaut ko kustina vadiņu, palika 0,2, kaut ko rāda. Nezinu, kas tāds bija, bet pazuda. Visi kārtībā. Tad veiksmi visiem un uz nākošo tikšanos. Davai, čau!